22. decembrī Helsinkos Rīgas Dinamo komanda aizvadīja 4. savstarpējo spēli pret Helsinku Jokerit komandu, un diemžēl arī šajā mačā neizdevās pārspēt sparīgos somu hokejistus. Jau pašā spēles sākumā skaitliskajā vairākumā Jokerit izvirzījās vadībā, mūsu 4. maiņa spēja rezultātu līdzsvarot, bet mača turpinājumā vārtus guva vairs tikai somu hokejisti. Divreiz to izdarīja Mozes, vienreiz Linus Umarks, un beigās piedzīvot sāpīgu zaudējumu ar rezultātu 1-3, kaut gan trešajā periodā bija vairākas ļoti labas iespējas gūt vārtus, taču, teicam, nospēlēja arī somu vārtsargs Riku Helēnijus. Iespaidos par spēli ar mums dalījās šīs dienas vienīgo vārtu autors Gunārs Skvorcovs un Arta Ābola teiktais par spēli pēc spēles preses konferencē. Šodien 4. zaudējums Jokerit komandai 4 spēlēs, vienīgo vārtu autors Gunārs Skvorcovs. Kas nesanāca, lai beidzot uzvarētu Jokerit? Pirmais periods bija daudz sološs un vairākuma iespējas bija daudz. Bet viņi ļoti labi nospēlēja mazākumā un nerealizējām. Otrais periods viņi pārņēma iniciatīvu un ātrāk bija visās epizodēs. Grūti teikt. Vairākums neaizgāja šodien. Jūsu maiņu spēlē šeit visaktīvāk no visām. Tāds bija treneru uzdevums, ja paši jutāt, ka varat sīsties ar somiem un kaut ko arī panākt. Visi jau varēja sīsties. Varbūt mums labāk varbūt kaut kur kādā epizodē aizgāja, bet nevar jau teikt, ka mēs vislabāk izskatījāmies. Visas maiņas bija labas. Bet, mēs iemetām vienu. Tieši pateicoties aktivitātei? Pretinieks? Pateicoties Mārim, labi izlīd ārā. Šī spēle jāaizmirst. Ko gaida no nākamās spēles pret CSKA? Nākošā spēle ir jāuzvar. Mājās, Ziemassvētku. Kaut kāds Ziemassvētku dāvaniņas prieciņš jābūt, jāsagādā sev. Paldies! Un arī, protams, skatītājiem un visiem pārējiem, līdzjūtējiem. In the first period, Jokerit was very effective. The 2 shots went to the net and they scored 2 goals. But of course, the difference of the game was the special units. And if you want to win against Jokerit, you have to stop the Kokos line. Maybe disappointed with your power play tonight because it wasn't very effective. He has twice 4 minutes, but was not able to even create a good scoring chance. That was real weak. That's actually, it's not good during the whole season, but special tonight it was weak. Tagad Dinamo komanda atgriežas mājās, kuras Ziemassvētkos 24. decembrī aizvadīs nākamo maču pret KHL līderiem Maskavas CSKA. Vuoroaika 17:40.